Izover faseide ir siltumizolācijas loksnes ar pretvēju pārklājumu, kas izstrādātas prasīgiem laika apstākļiem. Tās izmanto gan izolācijai, gan lai pasargātu no vēja. Izover faseide plāksnes uzstādīšanu uzsāk, piestiprinot sākuma profilu, kas pasargā izolācijas apakšējo malu no putniem un grauzējiem. Profilu ar līmeņrāža vai lāzera palīdzību uzstāda taisnā līnijā, un tā mugurējo daļu piestiprina sienas vai cokola konstrukcijai. Profilā ir caurumi stiprināšanai, kas atvieglo uzstādīšanu. Jāizmanto vismaz katrs otrais caurums. Tam izmanto īsās skrūves. Izover faseide pretvēja plāksnes ir pieejamas dažādos biezumos, no 30 mm līdz pat 100 mm biezumam. Profila biezums jāizvēlas atbilstoši izmantojamo pretvēja plākšņu biezumam. Loksnes ievieto profila apakšējā rievā, turklāt tās var uzstādīt gan vertikāli, gan horizontāli. Plāksnes tiek stiprināts pie konstrukcijas brusām ar īpašiem stiprinājumiem. 30 un 50 mm pretvēja plāksnes stiprina garuma virzienā pie katras brusas. Savukārt Thermofix plus stiprinājumiem ir savas skrūves un montāžas rīks, ar kuru palīdzību tos tieši piestiprina pie brusas cauri izolācijas plāksnei. Plākšņu garajām malām ir gropes savienojumi, tāpēc tās var cieši sastiprināt kopā, un šūjas ir hermētiskas. Pretvēja plāksnes virsmā ir laba ūdens tvaiku pretestība, tāpēc tā novērš gan vēja, gan lietus, ūdens iekļūšanu siltumizolācijas slāņa iekšienē. Izover faseide plākšņu platumi ir 1200 mm un garums 1800 mm. Loksnes var nogriezt vai sašaurināt, izmantojot nazi minerālvatas griešanai. Būvdarbu laikā izover faseide aizsargā arī pret laika apstākļiem. Plāksnes var tikt pakļautas UV starojumam 6 mēnešu garumā, tik ilgi ārējā virsma nezaudē savas īpašības. Konstrukcijas hermētiskums tiek nodrošināts pārklājot šuvis ar izover faseide teipu šuvju līmlēni. Šuvju aizlīmēšana jāveic vienlaikus ar pretvēja plākšņu uzstādīšanu. Zemākā uzstādīšanas temperatūra ir -5 grādi, un tādā gadījumā jāpārliecinās, ka tā ir labi pielipusi. Ja uzstādot temperatūru zem +5 grādu, līmlente ir jāpiespiež stingrāk nekā parasti, lai nodrošinātu labu saķeri. Līmlente ir arī pārbaudīta attiecībā uz noturību pret UV starojumu, un vislabākā saķere tiek panākta dažas minūtes pēc līmlentes uzklāšanas. Vairāk par izolāciju var uzzināt vēršoties pie Izover pārstāvja vai mājaslapā izover.lv.